Komanda spēlē vienādos, bet nepilnos sastāvos, lai viņam neizdodas iegūt ripu metiens no neērtās vārtu puses. Negaidīts metiens, redzam no kurienes izpildīts metiens, un Edgars Masaļskis negaidīja. Pēdējā aizsarga, tagad izgājiens, bīstama epizode. Metiens vārti 0-2. Edgars Masaļskis nav uzdevuma augstumos. Nepanāk mūtajos vārtos Skačkovs, 7 vārtu Boičenko, bezspēcīgs Edgars Masaļskis. Abids apslido vārtus. Un neviena no mūsējiem nav tur. Neviena. Vēl viens metiens un 0-3. Domājams, jāveic vārtsarga maiņa. Ja iepriekšējos mačos izteicos, ka faktiski nav bijusi Edgara vaina nevienos zaudētos vārtos, tad šoreiz tam nepiekritīšu. Pēc Ankipāna metiena arī atvaira. Metiens vārti! Beidzot vārti un Hossa gūst vārtus. Beidzot arī Aļistratovs kapitulē. Lieliski nospēlē un Iguldenam rezultīvu piespēli. Piespēle pakareiz. Sākam jaunu uzbrukumu. Lauris Dārziņš uzņem ātrumu, iet zonā. Metiens vārti! Vārti! 2-3. Lauris Dārziņš gūst vārtus. 2-3. Spēcīgs metiens. Viss tas, ka nebija rikošet, varbūt nedaudz skāras uz zonā un bet ļoti spēcīgs metiens. Spēle turpinās. Ozoliņš. Metiens. Un vārtī! 3-3. Sandis Ozoliņš. Diemžēl neveiksmīgā, jāsaka, vārtsarga spēle. Pārlec ripu pāri cimdam. Hossa. Ozoliņš. Metiens pa vārtiem. Vārtī! 4-3. Rīgas Dinamo un vēlreiz Sandis Ozoliņš. 2 vārti nepilnu 5 minūšu laikā. 3 vārti. Nē, ripa nemaina lidojumu virzienu. Dodas uzbrukumā. Gusmanovs vārti 4-4. Darbs šajā trešdaļā. Gusmanovs, jā, ļoti tehniski, ļoti skaisti visu izdara. Metiens vārti, eleganti. Saša 1-0. Un tomēr ripa ieslīd vārtos. Un atvēra Fokins Laura Dārziņa metienu. Un arī šoreiz ripa ir vārtos. Un atvēra šo metienu. Fokins izcīna uzvaru.